vakar es kārtīgi pagulēju, kaut kāds 9 vairāk stundas, un es jūtos īstumā labi šodien. Pagaidām. Zaļas banānas ņemam. Ko cilvēki dara tagad ir? Piektdiena pienākus un lielākā daļa no kojām ir aizbraukusi. Es eju tagad uztaisīt olas, tad saidot 2 vidakus, un pēc tam varbūt jātais tomēr tie šorti. Es atradu to fūzīti, ar ko mēs 3. vlogā cepām kopā apakšējā virtuvē visu. Taisim olas tālāk. Šis ir gatavs, jāpēd tas. Tad varēšu saidot vidakus, un tagad jau jāiet taisīt nākamais ēst, un nemaz šortiem nesanāks laiks. Ir kā ir, un tad pēc tam jāiet trenēties, un pēc trenēšanās es gribu iet tā kā bišķiņā agrāk gulēt, tāpēc tik labāk sajūt nekā vakardien. Tā kā es pagulēju ilgāk nekā vakardien, tā kā pa 9 stundas gulēju. Karoči, es editoju šito vidaku, un tas prasa nenormāli daudz laika. Es esmu 12 minūtes tas videks iet, bet es tur pa virsmu vēl kaut kādu research taisu par tiem taukiem un kaut ko tam līdzīgi, lai es tur nesamūdu. Sāk, es tur stāstu tikai to, ko es esmu dzirdējis no kaut kāda dakterīša, kurš man pastāstīja. Jā. Bet, jā, tas bišķi pa daudz paņēma laiku, un 17 un 9 minūtes. Tas nozīmē, ka jāiet vienkārši taisīt ēst, un šito pabeigs rītdien, un rītdien arī editos nākošo, un editos šodienas videku. Šodienas videks tāds laikam, ko mēs darām šodien, kas notiek, kas notiek te, kad tev ir mazāk stundu, un notiek tas, ka mēs mēģinām vienkārši paspēt lietas tās, kas vēl nav padarītas. Jā, karoči, šito taisu ciet zaibalēlu. For real. Es esmu editojis tagad jau 3 stundas, un tā produktivitāte kaut kā lacking, bet es īsti neko nedarīju, izņemot varbūt paskatījos Fujeku, kurš tur vairāk stāst un meklēja kaut kādas bildītes. Nav forši vispār. Labi, un man vēl jāiet patrenēties. Paucam taisīt ēst. Paskatīšu, ko es atradu. Man kastīte, ar ko es atvedu ābolus no mājām. Tagad ir vieta, kur uzlikt visas lietas un var iet lejā. Uz pirmo stāvu tagad gatavot. Ok, rīsi mums gatavi, gaļa ir uztaisīta, bišķiņ paēsts arī ir. Un tagad taisīt šito dārznīšu. Insane vienkārši būs. Es biju sazvanījies ar draugu un tagad tie forši konvo ar vienu džekiņu, kas atnāca te. Let's go, paiki ir pulkstens 18:52. Atkal nedabūs paēst laikā, atkal nevarēs aiziet. Gan jau kā laikā aizies gulēt, bet nē. Bet viss chill, tā kā bija insane reāli saruna ar Fujeku virtuvē, tā kā tas bija vienkārši insane reāli. Tad, principā, es noskaidroju daudzas lietas par to, savu programmēšanu, viņš 4. kursā, es 2. un tad crazy good, tā kā nākošās latiņas un zināms nākotnes ceļš, zin kā viss tas. Un pabazarēju pa dzīvi īstamā. Tas labs. Principā šodien es tev padomāšu vienkārši, tā kā man sanāca tikko ar editošanu, es domāju, ka es tur varēšu 2 videos uzeditot un tad vēl shorts un kaut ko tam līdzīgi, bet ja es kārtīgi tā padomāju pēc tam, es saprotu, ka tā kā aptuveni mans viens videos editošana ir 2-3 stundas, jā, un ja man iedod vairāk laika, tad es, protams, ilgāk to vilkšu, un saprotu, ka pārdomā varbūt, cik tu tiešām var izdarīt. Labi, šajā gadījumā man īsti nekas nemainījās, labi, es nedabūju aiziet uz stieņiem patrenēties, bet tiešām tas kalendārs man šodien vienkārši nebija redzams savā prātā, vajadzēja paskatīties un saprast, ka tā editošana tomēr nebūs tāda maģiska lieta, ko es pa pusstundu varēšu šito izdarīt, to izdarīt un gatavs, jā. Bet, jā, pamatā visas lietas ir ilgāks nekā tu parasti to domā. Un, jā, kalendārs noderētu šajā reizē. Es vienkārši sev šo, kā logot video, aizēju pačiko tiešām padomā ar savu galvu,
tiešām daudz tu varētu izdarīt un varbūt ātrāk beidz to darbu, lai tu varētu paspēt visas pārējās lietas. Un jā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar balku, uzbūvēt šo muskuļu masu, jā, aiziet paši ko pirmo linku aprakstā, es tev varētu palīdzēt. Tur ir 1-1 coachings un 2-3 links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cils, tā kā pievienojies tur, ja tu vēl neesi to izdarījis. Tur Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus un ejam kopā uz saviem mērķiem ar šo cilti. Dodam citam šo atbildības sajūtu. Ja tu vēlies to, noteikti pievienojies, es būšu priecīgs tev satikt. Bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sakņo pociņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to īši gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.